Šodien es tev gribu pastāstīt par proteīnu. Visu pār kā dabūt, kas ir lētākais, labākais un ko es šajā visā lietā daru. Tā kā es esmu jau vairāk kā gadu pats taisījis sevēst, dzīvojot kojās, visu to. Un es saprotu, kas ir labāks, lētāks, garšīgāks un kā padarīt to garšīgāk. Ja tu esi nospiedis šī video, tad gan jau tu saproti, ka tev vajag proteīnu, lai būvētu muskuļus. Ir pamatādas ļoti vienkāršas lietas par proteīnu, ko tev vajadzētu zināt. Tad tev vajag 2,2 grams proteīnu priekš katrs kilogramu tavu ķermeņa svaru. Jā, ja tu esi resnāks, tad bišķi mazāk, bet tas ir pamatā. Ir proteīni, kas ir vieglāk uzsūcoši tavā ķermenī, kas ir bagātāki un labāki priekš tavu muskuļu būvēšanas, un ir tādi, kas, neīpaši. Tas pamats ir tas, ka vienā ir vairāk šīs aminoskābes un tas balans ir savādāks, un otrā nav tik ļoti vai kādas no tām aminoskābēm vienkārši tur nav. Kur šis labākais, ko es zinu, vislabākais proteīns ir sūkala proteīns, tad pēc tam kaut kādas olas, tad kaut kāda gaļa, kaut kas tamlīdzīgs, no dzīvnieku izcelsmes. Un tad, jā, tad ir pupas un zirņi un kaut kas tamlīdzīgs, kas nav tik labs. Jā, protams, tas tomēr ir proteīns, bet tev iesaku ļoti nosvērties vairāk uz to, tāpēc, ka tas būs labāks proteīns, ar ko būvēt muskuļus. Tā kā, ja tu esi vegāns, sūdīgs ziņas priekš sevis, tāpēc, ka to, ko es zinu, BCAAs vai kā viņš tur arī nesaukt, es uzmetīšu gan jau uz ekrānu, tie ir arī veidot no dzīvnieku izcelsmes. Tie ir papildu šīs aminoskābes klātība. Bet, jā, tas ir pārāk dziļi temā, tā kā mauzam tālāk. Tad, jā, ko es jau teicu, labākās lietas ir šie proteīni, kas no dzīvnieku izcelsmes, un tad mums vienkārši jāskatās, kā mēs varam savā diētā vieglāk un ātrāk dabūt šo dzīvnieku proteīnu. Pirmā lieta, ko es ļoti iesaku, ir pamēģināt vienkārši paskatīties, cik tu īstumā dabūni proteīnu dienā. Tas ir tiešām sarakstīt vienkārši visur, kur tu iedomājies, kur varētu būt proteīns, vienkārši pieraksti. Ja tu negribi vienkārši skaitīt kalorijas, tad saraksti vienkārši tur, kur ir proteīns. Tāpēc, ka proteīns, ja tu dabūni pietiekam proteīnu, tas ir liela atslēga uz muskuļu būvēšanu. Protams, es tev varu tur kaut kādus aptuvenos skaidrus, tur šitik olas ēd, šitik daudz gaļu ēd, bet tas tā kā vieglāk un labāk tu izpratīsi to vienkārši uzrakstos pats. Tad, es personīgi ļoti iesaku tev uzsākt vairāk olas ēst. Ja tu ēd tagad kaut kādu 2, 3, varbūt katru dienu, tas jau vispār ir fantastiski, tad es tiešām iesaku tev tā kā uz 4 vismaz dienā, tev holesterīns nenogalinās videku par šito, bet jā, mierīgi par holesterīnu būs viss čiliņā, tev tu esi paredzēts ēst taukus, jā. Un tad ēd šīs olas, tas nenormāli palīdzēs, ēd šos gaļu, es tiešām iesaku paņemt tā, ka tev katru dienu ir gaļa tomēr šajās maltītēs, kādā no šīm maltītēm, un ja tu dzīvo ģimenē, tiešām paprast tavai, tā kā mēs varētu tā kā katru dienu ēst gaļu, tā kā es tagad eju uz džimu, man tā kā gribās tiešām tos muskuļus būvēt, tu vari pierunāt arī vecāks. Ja nevar pierunāt tiešām, tad uzcep sev vistiņu. Tā kā tas, manuprāt, nebūs tik grūti. Un tad viņi sapratīs, jā, tu gribi tomēr ēst gaļu, tev varbūt uztaisam visu kopā tu vistiņu. Tad katru dienu, vai pusdienās, vai vakariņās, ēd kaut kādu gaļu. Brokastīs arī, bet es brokastīs iesaku ļoti ēst vienkārši tās olas, tā dabūs vairāk, viņas iekšā sevi, un tas dod, ja mēs skaitam pēc cenas, olas sanāk tiešām ļoti tuvu šim lētākajam proteīnam, šim sūkala proteīnam, ja mēs ņemam 20 eiro kilogramā, kas ir lētākā cena, ko tu vispār var atrast, tad šīs 17 centi gabalā olas, kur parasti var dabūt lētāk, ko es tikko nopirku 6 pakas par 16 centiem gabalā, tā kā tas sanāk pat lētāk. Es tev iesaku sākt pamēģināt ar to, bet, ja tu tāpadām nedabūni un tu negribi tur čakarēties baigi, paņem. Tas būs vienkārši atvieglinās tavu dzīvi. Jā, protams, tas, ka tur ir nevis krāsvielas, arī dažiem krāsvielas, bet tas, ka tur ir saldinātāji un smaržas pastiprinātāji un kaut kas tamlīdzīgs, tas, protams, ir drausmīgi. Tā kā, jā, labāk ir dabūt viss neapstrādātāko no ēdienas, un es tev ļoti iesaku mēģināt sākumā parast, un tad pāriet uz šiem proteīnu pulveriem. Es pats esmu izmantojis jau 11 kilograms ar to kādreiz, tagad vairs ne, es vienkārši skaitu kalorijas, čekoju, cik gramu proteīnu man viss sanāk. Es personīgi, man haki, lai dabūtu šo proteīnu savā diētā,
tīri vienkārši. Es ēdu tās 10 olas dienā, tas sanāk vairākās skūpes, varbūt pat 2 skūpes ar proteīnu pulveri, es neatceros, bet principā es to salīdzināju to proteīnu pulveri un tad nāca, bļāviens, tā kā insane, kā es dabūnu tikpat daudz, un tas vienkārši ieēdu tās olas, man nav jāizmanto tas proteīnu pulveris. To es arī sapratu, tagad es kādreiz izmantoju viņu. Un tad es ēdu tās olas, tas pirmkārt dod šo holesterīnu un visu to, lai tu varētu tos taukus, kas tev ir vajadzīgi tavam ķermenim. Tad pēc tam es ēdu pusdienās no 300 līdz 500 gramiem ar gaļu. Tā kā tīru gaļu, vai tā ir maltā gaļa, vai vistas gaļa. Vienalga, man pamatā maksā 5,50 kilogramā, puskilogramā aptuveni ēdu, bišķi mazāk varbūt dažreiz. Un tad vakarā es ēdu daudz pārslas, tas arī iedod kaut kādu daļu tos proteīnu un riekstus tīri daudz sanāk, lai es varētu balkot. Un vēl viena lieta, lai labāk gatavot gaļu, ir tīri tāds noslēpums arī cepot olas. Tu sākumā, pirmkārt, izmantot pietiekami daudz taukus, otrkārt, sākumā uzliec mazlietiņu, tāpat arī olu, vienkārši tur cits mehāniskais tā, bet tu sākumā sacep to mazlietiņu gaļu, lai viņš apbrūnē, un tad mauz pa virsmu pārējo. Tāpēc, ka viss saka, tur tas tā, viss gaļa ir pretīgi vai tur pārāk negaršīgi un kaut kas tam līdzīgs. Es personīgi izmantoju tikai pipars un sāli. Viņi sanāk tāda forša, brūna un sacepta un sulīga. Tikai dēļ šīs taktikas. Tad augstuguns, daudz tauki, uzmet pa virsmu mazlietiņu, pēc tam pa virsmu pārējo saliec, sacepini viņu kārtīgi, redz, ka tagad jau viņš tā kā vairāk sautējas, vairāk tur ūdens ir, tad bišķiņ varbūt paslēdz zemāk. Es personīgi vēl šajā reizē uzliku tos dārznīšus pa virsu. Ar to olu cepšanu ir līdzīgi, pietiekami daudz tauki, mazliet uzlej, lai viņš tā kā bišķiņ tā kā pankūk, ja, lai viņš tā kā nepievelk pie pannas, ja, un tad uzlej pa virsu pārējo. Un tad to apmaisi tā forši un atstāja bišķiņ spīdīgi pēc tam. Tā kā tas ir manas tehnikas šim padara šo ēšanu, šo proteīnu dabūšanu daudz labāku, ja tu padari šo ēdienu daudz garšīgāku. Tas ir mani noslēpumi, lai dabūtu proteīnu. Šādi es dabūnu 200 pāri gramus dienā, tagad tu vari pat samazināt tās olu daudzumu, tu vari pat samazināt šo gaļas daudzumu un tāpatām dabūs pietiekami daudz proteīnu. Un jā, rieksti un kaut kāds tādas lietas palīdz manam balkam, kur arī ir tīri daudz proteīnu. Tagad tie ir tie pamati par proteīnu, ja tu vēlies dziļāku informāciju tavā situācijā, lai es tev palīdzu uzbūvēt šo muskuļu masu, pačako pirmo linku aprakstā, kur ir 1:1 coachings no tevis, tikai prasu pirmsbildi un pēcbildi, un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka es tev varu iegūt šo redzams, reāli rezultāts. Tā kā pačako to, piesakies uz iepazīšanās zvanu, lai mēs saprastu, vai mēs esam labs mēčs, bet 2. un 3. links aprakstā ir Latvijas izaugsmes cilts, kur ir Discord serveris un WhatsApp grupa, kur Discord serverī katru svētdienu 8 no rīta es veidoju šo grupas videozvanu, kur mēs stāstam savus mērķus, dodam citiem padomus, veidojam šo atbildības sajūtu un kopā ejam uz saviem mērķiem. Bet tas ir viss par šī video, tiekamies rītdien bez video, tā kā nospied to sekmju podziņu, ja tu vēl neesi to izdarījis, nospiedīši gaisā, aizsūt sev un draudam, ja tev liekas, ka viņam varētu šis noderēt, un nāc uz mani izšaujamies caur atmosfērai.